Hei. Tā, bez filtriem, bez kosmētikas. Tad man ir 48 gadi. Esmu nometusi 50 kg. Un ko darīt arī, lai seja būtu slaidāka. Šeit mums arī visur ir muskuļi, fascijas. Un lai neveidotos tūska. Tātad, ko mēs vispirms darām? Pirms ķeramies pie sejas, iekustinām limfu šeit. Limfa mēsls šeit mums nāk. Lai nav nosprostas, pakustinām pleciņus uz augšu, uz leju. Nedaudz iekustinām. Varam maigi izapļot. Tad paņemam aiz galvas un šeit pastiepjam pa aizmugurējo kakla daļu. Viegli pamasējam. Tā, tad, kad mums kakls ir atbrīvots šeit, limfas plūsmas uz leju. Ko daram tālāk? Pirms ķeramies pie sejas ādas, iekustinam matu daļu. Ādai būtu brīvi jākustās vismaz 1 centimetru, jo viņa pielīmējas mums pie galvas kausa kauliem. Gan šādā virzienā uz augšu uz leju, gan uz sāniņiem. To pašu no aizmugures, jo bieži vien mums šie te ir nosprostoti, pārsprosti, un tāpēc piera sēžās uz leju. Veidojās dusmu krunciņa, piera, acis sasēžās, plakstiņi. Tad vispirms iekustinām, lai mums limfas plūsmas notiek. Tad nākošais, ko mēs varam darīt, ir tāds fantastisks paņēmiens, ko gribu padalīties. Šeit mums nāk galvenie visas limfas plūsmas, tad, lai būtu skaisti slaidus zoda līnija, lai neveidojas šī buldogu vaidziņa. Un skaisti paceļās visa sejas kontūra. Šeit mums pie austiņas bieži vien ir sastājusies tāda āda un kamolīts, un lai viņu atbrīvotu, tie galvenie tādi mezgli, kur aiziet limfa šo te kaklu, pirms sākam kustināt to muskulīti. Ko mēs darām, lai atbrīvotu šos te blokus? Paņemam aiz austiņām, iekšā tādī gliemežņī caur pirkstiņiem. Varam plaši austiņas, uz augšu un atpakaļ. Un tādā veidā 3 reizītes uztaisam. Paņemam iekšā austiņā, plaši, uz augšu un atpakaļ. Un šeit viņš atvērs vaļā, lai notiek limfas plūsmas. Viņš noņems nost visas tūskas sejai, kas ir. Tad var klāt ķerties sejai. Šodien parādīšu vienu mazu knifiņu. Tātad, lai mums aciņa, lai nav tur tā nokarājušies buldogu plakstiņi. Un lai uzacis paceļās, viņš satur visu skaistu sejas formu, kontūriņu. Tādu vienkāršu lietu paturam šeit, paceļam šo te lielo muskulītu uz augšu. Maigi, vibrācija. Un uz augšu. Paturam otru. Un uz augšu. Rādīšu vienu pusīti, lai var salīdzināt. Un uz augšu. Tad mēs paņemam, pieturam ap pirkstiņiem šeit, kur mums uzacis beidzās acu kaktiņš. Fiksējam, pieturam šeit ar pirkstiņiem. Un maigi uz augšu, lai nav vānu kājiņas. Pamasējam, un tagad lēni turot ar pirkstiem, vibrējošu kustību pa kaulu, pa muskuļiem. Un uz augšu. Ar vienu lēnām slidinam un ar otru vieglu vibrāciju. Un tā. Maigi. Pa to kaulu uz augšu. Tā. Lai nodara.